Šodien man ir laivs ar Signi Robinsoni, kas ir retreats.lv platformas idejas autore un īpašniece. Viņa ir manifestējošais ģenerators 4.6 ar ļoti interesantu kanālu kopu, un mēs runāsim par biznesu. Kā tad cilvēka dizains, par mārketingu pat drīzāk, ja? Kā tad cilvēka dizains var palīdzēt ieskatīties kaut kādos mārketinga un biznesa aspektos. Nu tā, tagad aicināšu viņu klāt, jā, un jā, sūtiet sirsniņas, mums komentārus rakstiet tā. Tā. Signe, un tūlīt uzrakstīšu CD. Čau! Čau, Signe! Čau! Liels prieks tevi redzēt! Man arī. Es īstenībā ļoti gaidu un nedaudz pat baidos no tā, kas būs, jo mēs jau višķiņ parunājām pirms tam. Un jā, šie izaicinājumi ļoti interesanti, kā tas būs no cilvēka dizaina, jo tieši tāda šobrīd ļoti aktīva biznesa fāze man arī, un būs tā kā interesanti, ko tu teiksi par šo. Man pašai ir baila, godīgi sakot. Es pats ar kaut kādu tādu ļoti lielu satraukumu eju, jo īstenībā tu atnāci tā kā pie manis ar jautājumu, ja? Un man pat ir liels jautājumu saraksts Wordā, tu man atsūtīja par gan iekšējām sajūtām, par biznesa attīstību, gan kā vispār notiek, ja? Un tad ir tā, ka, ak Dievs, nu, vai mēs atradīsim šodien atbildes, ja? Nu, tāds ir jautājums. Klausies, pirms mēs turpinam, es gribētu uzrakstīt komentāru un viņu iepinot, lai visi saprot, par ko mēs runājam. Ja? Es uzrakstīšu CD un mārketings. Mārketings. Tā, tagad es viņu aizsūtīšu un tagad es viņu tā iepinošu. Pin koment. Tā. Fū! Es arī esmu uztraukts. Labi, tā, klausies, nu varbūt ir jāsāk ar to, kāpēc vispār, nu, kas notiek, ko tu dari, kādi tev ir projekti, un, jā, nu, kāpēc tu esi atnākusi, teiksim, pie manis ar jautājumu, un pie tam es domāju, ka tomēr gribi laivu, nevis privāti. Jā, nu, ko es daru, principā jau kaut kā, tagad būs mums jūnijā 4 gadi, kopš es vadu retrītu, un, nu, ja kāds vēl nezina, tad tā ir tāda platforma pašizaugsmes pakalpojumu sniedzējiem, kas apvieno vienu vietu ļoti dažādu jomu pakalpojumu sniedzējus. Tā kā no lietotāja puses tas ir forši, jo viss tā kā ir vienkopusi, varbūt pārskatāmāk nekā Instagramā, un tas piedāvājums ir fokusēts. Tur nav viss tas Instagram troksnis, kas ir vēl parunā par tavu dzīvesveidu un tā tālāk. Un praktizētājiem tā varbūt ir jauna iespēja uzrunāt citu auditoriju, jo mums it kā liekas, ka viss notiek Instagramā īstenībā meitenēm, bet tā nav. Ir daudzi cilvēki, kas meklē atbildes arī Google, un principā tas ir tas mūsu fokus, uz ko mēs strādājam. Un retrīts atnāca tā ļoti, ļoti negaidīti un ātri, un es tādu palaidu pirmo lapas versiju, tā pat uz citas lapas bāzes, un nedomāju tādā mega excitementā un mega ātrumā. Un tad, kad kaut kāds gadiņš pusotrs bija jau ieskrējies, es sapratu, ka kaut kā man prasās, lai tā funkcionalitāte ir labāka, lai cilvēkiem ir ērtāk, un šogad mēs palaidām janvārī tā kā vēl vienu lapas versiju, un tagad mēs gatavojamies tā kā vēl vienam updateam, bet viss tas radīšanas process man riktīgi patīk un ir exciting, bet tur, kur sākās pārdošana un mārketings, man ir tā kā, oh my God, es šito nemāku, nesaprotu un negribu, un zin kā esmu ņēmusi, es tev arī rakstīju diezgan daudz konsultācijas, ko tur un kā darīt, un es ticu, ka tas strādā un ka tas ir labi kādam, bet man tā kā sanāk, riktīgs lauziens, ja es mēģinu izdarīt visus tās ieteikumus. Un pagājušajā gadā es jau arī savā Instagramā biju ielikusi, ka pagājušajā gadā man ar tevi uz dzimšanas dienu bija konsultācija. Un zin kā, tad bija tas vispārīgais bodygraph lasījums, un bija daudz, un bija interesanti. Bet viena lieta arī, kas man, tā kā es arī atceros, mēs nedaudz runājam par komunikāciju, man šis 4.6, un
Un tad, kad tagad es atgriezos atkal pie jaunas lapas versijas, es sapratu janvārī, mēs uztaisījām diezgan foršas update'us. Mēs īstenībā viņus nemaz nenokomunicējām, un tagad es eju nākamajā raundā, un es saprotu, ok, mēs atkal uztaisīsim lapas update, un mēs viņu pat nenokomunicēsim, kāda ir iegūmi lietotājiem, kāda ir iegūmi praktizētājiem, un es pat nezinu kā, jo man jau ir tuviņi būs 40 gadi, un kaut kādu laika posmu es tā kā diezgan normāli mauca, kā man teica, tā es mauca, bet tagad ir tā sajūta, ka visu gribās arī darīt kaut kā saskaņā ar sevi, un, ja godīgi, Instagramā likt postus, rīlus un stāstīt, kuras ko daru, kā man iet, man vispār nesauc. Vispār ne. Un, kā es tev rakstīju, parunāties laivā ir pilnīgi savādāk, jo man sajūta, ka es runāju ar tevi, un es zinu, ka mums sajūtai būs kaut kāds dziļums, sēgums, un tad ok, ir interesanti, tas ir savādāk. Bet tā kā, hei, šodien tur, nezinu, šitā es dzeru kafiju, šitā taisu matus, un šo es domāju par dzīvi, man tā kā... Jā, labi, sapratu. Es vēl gribu varbūt par retrītu vēl mājaslapu tev pastāstīt, ja bišķi vairāk. Tur ir tev pirmām kārtām apkopot nozaru speciālisti, tur var atrast sākot ar coachiem, beidzot arī tur ar astrologiem, numerologiem un dažādu izaugsmes sfēru, teiksim tā, speciālistiem, jā. Un tad tev ir kalendārs. Piemēram, cik es saprotu, tagad ir izlikts kalendārs šai maija nedēļai. Vismaz tā ātri uzreiz var redzēt, jā, tur, kur ir kādas jogas, kur ir kādas tur nodarbības, dēju nodarbības un tā tālāk. Un tad tu vari to kalendāru arī ar visādiem retrīta pasākumiem, retrītu dažādu, kas notiek Latvijā, paskatīties arī uz priekšu, jā, kas tad mums tur vasarā ir, vai ne? Jā, tas ir visu laiku, principā šis ir tāda ļoti liela sadaļa, kas mums aizgāja ļoti labi pēc jauna update. Principā katru mēnesi mums tiek publicēti vairāk kā 100 pasākumi, sākot tur, nezinu, arī no lielākajiem festivāliem, kas šajā jomā Latvijā notiek, līdz arī tieši, kā tu teici, kaut kādas jogas nodarbības. Principā viss, kas ir atvērtie pasākumi. Un jā, tur mums arī ir meklētājs, vai cilvēks pameklēt, piemēram, pēc savas dzīves vietas vai pēc tēmas, kas interesēs, nezinu, tur Balī, retrīts vai kaut kas tāds. Un, jā, tie visi sadarbības partneri, kas ir mūsu lapā, arī katru mēnesi ievieto, principā, šos pasākumus. Un tā ir tāda ļoti aktīva sadaļa, un, manuprāt, arī ļoti forša, jo īstenībā notiek ļoti daudz, bet tā kā ikdienā mēs varbūt arī īstenībā Instagramā es patīk, ka ir tik daudz tās informācijas, es pat kādreiz palaižu garām, un es ieteicu, kāpēc man arī Instagramā. un tad šī tā vieta, kur viss tā kā sanāk kopā. Un sanāk, ka būtībā tavs biznes ir business to business. Tas nav mans biznes, nav business to business. Ja? Mans biznes ir B2 customer, ja? Uzreiz pataisno. Tavējais tomēr tur strādā ar biznesu ar otru, ja? Tev nav personīgais kontakts ar katru klientu, ja? Tev ir personīgais kontakts ar tavējiem, kuri tālāk sniedz pakalpojumus. Vai ne? Jā, tā ir tava auditorija, kas tev kā biznesam nes naudu, vai ne? Cilvēki, kuri tālāk pēc tam tirgo savus pakalpojumus. Tev tā reklāmas platforma mums ekspertiem. Jā, tā ir reklāmas platforma ekspertiem, un tajā pašā tas princips ir bišķi līdzīgs, tā kā, es nezinu, vai klausītāji ziniet šis marketplace modelis, kur, lai viņš strādā, tur principā visu laiku ir jāsatiekās divām pusēm, jābūt šiem ekspertiem, kas piedāvā savu informāciju. Tās klasiskākais modelis varbūt, ko var iedomāties, ir Airbnb. Un tad ir jābūt šai vienai pusē, bet jābūt arī otrai pusē, lai tā kā viss tur grieztos un viss notiktu. Lai pati mājaslapa piesaistītu parastos cilvēkus, kuri surfo pa to lapu un arī atrod. Jā, tad, ok. Es vienkārši kāpēc prasu, jo cik ļoti svarīgi tevi kā brenda seju redzēt tieši tajā biznesā. Jā, jo, piemēram, kā tu saki, man ir svarīgi manā Instagramā parādīt savu privāto dažkārt dzīvi, kā tad es pielietoju ar savu vīru, ar savu bērnu cilvēka dizainu. Jā, kāda es esmu kā eksperts, jā, vai es uzrunāju cilvēkus, jā. Šeit tev vairāk ir tā kā, biznesa struktūra pēc būtības, jā. Ok.
Bet tu man vēl esi minējusi, ka tev ir bijusi ļoti strauja attīstība pēdējos 3-4, pēdējos tos, vispār, kad tu sākās ļoti strauja attīstība. Un šobrīd tu teici, ka tavs biznes ir iegājis tādā plato fāzē, ja? Tad mazliet tā kā tad tie ienākumi ir netik ātri aug, jā, netik ātri klienti piesaistās, jā, un ieņēmumi vai nu aug, vai nu ļoti lēni, vai nu tā kā ir palikuši tādā līmenī, kopš tu esi uzkāpus. Pareizi es saprotu? Jā, tā arī ir, tā kā, it kā viss notiek, bet tā kā īsti tā kā nākamajā līmenī netiek. Un, tieši ar ienākumiem un ar retrītu, pareizi? Jā, ar ienākumi, viens ir ienākumi, otrs ir arī, tā kā, teiksim, viss šī Instagram attīstība un viss, kas ir, viņš tāds arī tāds super lēnām. Un es saprotu, ir varbūt arī šie algoritmi un trendi, kas vispār notiek, bet, zin kāds ir, tā vairāk arī varbūt ir mana iekšēja sajūta, ka tā kā bija dinamika un tagad ir tāds, tā kā. Ko darīt? Bet vai tā nav katrā biznesā, piemēram, es esmu pirms cilvēka dizaina, esmu darbojusies ļoti daudzos citos biznesos, un pirmā fāze, viņi vienmēr ir augoši, un starp citu arī cilvēka dizaina ir tāda abstrakto kanālu kopa, ja tev viņa nav, ja, bet tas, jebkurā gadījumā, mēs ciklos dzīvojam, ja, cikls sākās, mēs eiforiski ejam uz augšu, viss notiek attīstība, tad ir kaut kāda kulminācija, un tad ir mazliet kritums, un tad iestājas atkal kaut kāda tāda mierīgāka fāze, ja? Viss jau notiek cikliski, un es tev, padalīšos mums ar Karīnu, ja? Kad mēs uzsākam mūsu Instagramu, tas bija 2000. Gada beigas, bet aktīvi 2001. Gada sākums. Mums gāja, tā kā vienkārši kosmosā, tā kā raķeti bija palaista, ja? Tas bija kaut kas vienkārši, galvai neaptverams. Un mēs arī šobrīd pamanam, ka mums ir kaut kādā 2004. Gadā, pagājušajā gadā, ir iestājās šī te fāze. Nekas it kā nekrīt. Bišķi varbūt ir nokritis no tiem apgrozījumiem, kas ir bijis, mazliet nokritis. Un tad mēs tā kā vienkārši vienā līmenī, jā, tā kā viss taisnā aizgājusi. Nekrīt. Ja, ir nokritis jau bišķiņ, ja, nekrīt vairs, bet mēs esam taisnā līnijā. Un prātam tas ir šausmīgi nērti. Jā, tas ir nērti, jo visu laiku gribas tā kā. Es gribu atkal šo te kosmisko uzrāvienu uz augšu. Un mēs ļoti daudz arī pagaidām nav saistīts ar cilvēku dizainu, bet tas vienkārši man interesanti arī tāda situācija. Un mēs ar Karīnu arī pagājuši gadu arī iekšē, teiksim tā, cīnījāmies ar prātu, ja tā, kā vairs neaug, vai tad kas notiek, ja? Meklējam kaut kādus iemeslus, varbūt mēs tur slikti kaut ko daram, varbūt man tur vajag kaut kā savādāk mainīt storijas, visu laiku domājam par kaut kā, par algoritmiem, ja? Bet patiesībā tā ir vispār normāla, jebkuras dzīves sastāvdaļa ir cikls, ja? Jebkura pat ceļojumā mums ir cikls, mēs atbraucam ceļam, viss ir kaifīgā, pēc tam atkal mieriņam kaut kāda fāze, tad mēs adaptējamies, kad mēs imigrējam uz citu, tas visur mums ir, jā, un tas ir tā kā normāla dzīves sastāvdaļa, kuru ir jāpieņem, ka ir šī te, man nepatīk vārds stagnācija, ja viņš tās ļoti... Plato ir labāks. Plato, jā, plato. Nekas nav saprotams, bet skan labāk. Ja? Un tad tu meklē sevi vainu, vai tā ir kaut kāda iekšējas motivācijas krīze tev, ja? Vai tev tagad ir ko darīt, samazināt komandu, vai tieši otrādāk, paņemt lielāku komandu, un tu sāc vienkārši tā kā, jūgt prātā tajā visā. Bet arī beigās tu negribi sev pateikt, Darja, bet tirgus arī Latvijā ir, es atvainojos, ja? Tur mēs esam 2 miljoni, tie, kas interesējās par izaugsmi, tie ir vēl mazāk, ja? Un tie, kas interesējas konkrēti par cilvēka dizainu, tie ir vēl mazāk, ja? Un tad tavēs tas visuma prāts saka, beidz sevi ierobežot, ja tu agrāk nedomāji, ka ir ierobežojumi, un tev viss auga uz augšu ļoti strauji, beidz domāt, ja, un līdzīgi strāpli, vai ne? Līdzīgi tieši tā, jo tā kā
Kamēr aug tā kā olais malacīti, jo es taču ticu, viss ir iespējams, un tad mieklīgi es saku, es kaut ko es daru nepareizi, nu tā kā, un tas prāts skrien, un tad visādi scenāriji ģenerējās. Vai ne? Nu jā, un par to, varbūt, es zinu, kā, varbūt gribētos pie taviem tiem jautājumiem, varbūt pieķerties no otra gala, jā? Nevis varbūt, kā tagad precīzi tev vajag, ko darīt sociālos tīklos, jā? Tāpēc, ka tas tā nestrādā, jā? Ir jāsaprot to iekšiņu, jā? Jo tev ir daži tādi, starp citu, es nezinu, vai tu esi pārklausījusies otro reizi konsultāciju, jā? Ja tu pārklausītos, jā, tad tu dzirdētu dažas lietas, ja? Tā, pagaid, lūdzu, atveršu tavus jautājumus varbūt. Tas no pašām beigām šobrīd tev izlasīšu, ja? Un, nu, pateiksi, vai tev vēl aktuāli dzirdēt uz to atbildi. Tu raksti tādu procesā, un tu raksti arī par to savu jauno produktu, kas ir pasaules mēroga. Tas ir tā kā līdzīgs projekts, tikai pasaules mērogā. Pareizi? Jā, un daudz labāku funkcionalitāti. Nu, tā kā mana īstenībā, mana ticība ir, un zini, kur man arī tur cilvēku dizains nospēlē diezgan lielu lomu pēc tās mūsu iepriekšējās konsultācijas, ka tā kā mūsu visu laiku dzīve, mārketings, pakalpojums cenšas ielikt kaut kādos šablonos, un, piemēram, pat ja mums būtu vienāds dizains, nu, tā kā es nezinu, kas jums ir kanāli, un vēl kaut viņi atšķirās, tas nozīmē, ka es un tu, pat ja mums ir kā ārēji, mēs esam vienādas, mēs neesam vienādas. Dviņi. Tu vari tātad, ja mēs būtu dviņi, mums būtu vienādi bodygrafi, bet mēs nerīkotos vienādi. Jā, un tā kā tas jaunais projekts principā balstās tieši uz to, ka mēs katrs esam unikāls un katrs pakalpojums sniedzējs ir unikāls. Piemēram, tu lasi cilvēku dizainu, es nezinu, Elīna lasa cilvēku dizainu, un varbūt jūs esat vienādi kvalificētas, bet jūsu, nezinu, pieredze, pasaules redzējums tā tālāk jums iedod kaut kādas jomas, kur jūs esat īpaši, nu, katra ir īpaši labāka. Un tad tā platforma ir domāta tāda, ka es varu samačot to individuālo klientu ar kaut kādu ļoti specifisku profilu vai vajadzību ar vislabāko, teiksim, cilvēku dizaina speciālistu, kas ir tieši priekš viņa. Un tā kā retrītā, nu, tas ir tā kā, retrītā tas nav iespējams, tas diezgan daudz mēs veidojam tur algoritmus un tā tālāk, bet tas, ko es tev rakstīju, ka šīs idejas man viņas tā kā atnāk ar vilku, viņi tā kā mani paraujas priekšu, bet tas ir ilgs process, un tad tajā ilgajā procesā man tā vilkme arī piecēs aiziet lejā. Un tad kā saprast, kāda ir vilkme? Šis ir tieši tas jautājums, ja, ka tev ir, nu, pirmkārt, jā, lai mūsu klausītāji dzird, ka tev ir arī papildus tas projekts, arī tāds gana inovatīvs un gana crazy, ja, kas ir savāks tā kā pasaules arī speciālistus un apvienos, tieši kā tu saki, ja, tas Airbnb princips, ja, tikai jūs vācat tajā pasaules mērogā. Nu, pat pilnīgi tā kā, tā būs tā kā aplikācija, ja, pareizi es saprotu? Jā, nu, tā galvenā bāze līdzīgi kā retrītā ir webs, bet pēc tam jā, arī aplikācija, kas tu lietotājiem draudzīgāk, protams. Jā, un tad redzi, kā tev ir tā, ka tu raksti, ka tev ir tās fāzes, jā, ka tu esi ļoti, ļoti aktīva, jā, un tad tev uznāk šaubas, nogurums, bezenerģijas stāvoklis visdrīzāk, vai ne? Ka tev liekas, ka tu vairs neko nevari izdarīt, ka tev ir bēsis, ka tev ir sagurums, ka tu pat nevari izkustināt savu ķermeni, kustēties uz to pusi, pareizi? Jā. Nu, lūk, es vienkārši visiem saku, tie, kas pie manis ir bijuši konsultācijā, lūdzu, noklausieties vēlreiz jūsu bodygrafa lasījums, ja jums šobrīd dzīvē ir kaut kādas šaubas par kaut ko, jā, vai jūs nevarat atrast atbildes, tāpēc, ka Signis atbilde, noklausoties tavu, tu viņu atradīsi, jā, jo tavs bodygrafs ir īpaši ar to, ka tev ir visi individuālās kontūras kanāli. Ja? Tev ir cīņas kanāls, kas savieno sakni ar liesu. Starp citu, jūs varēsiet arī highlightos atrast. Es ielikšu highlightos mūsu sarunu, un tur arī highlightos būs tavs bodygrafs, lai cilvēkam būtu nākotnē interesantāk klausīties. Cīņas kanāls, jā, 3828 ir tāds pulsa kanāls, kas ir vispār inovatīvo virzienu radītājs. Tu esi cilvēks, jā, 214 ir kanāls, un vēl viens tāds ir iedvesmas kanāls 18 tev ir. Respektīvi, tev ir principā tikai šīs te individuālas kontūras kanāli. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viens ir tās, ka tu, protams, vienmēr redzēsi to, ko neredz citi.
Ja, man arī ļoti interesanti, tā tikko pateica, ja, nu paša sākumā sarunas. Tāda, nu jā, visi jau Instagramā, bet visi jau ir aizmirsuši, ja, ka īstenībā ir kaut kādi Google search, ja, ka vispār Googlā arī cilvēki informāciju meklē. Mēs, kas sēžam Instagramā, vienkārši mums liekas, ka eksistē tikai Instagram pasauli, jā. Eksistē arī citas pasaules, arī Facebooks pasaulē eksistē noteikti, jā. Un arī eksistē, labi, tur Instagrams uz Facebooku pārpustējās, ja, bet tiešām eksistē arī šī te, ir cilvēki jau zina, ka eksistē arī TikTok pasaule. Arī, ja. Jauniešiem eksistē Snapchat pasaule, par kuru mēs vispār neko nezinām. Ja? Un, protams, ka joprojām eksistē kaut kāda Google pasaule, kura mums Instagrama ekspertiem liekas, ka viņa ir vienīga un tikai tur obligāti ir jābūt. Ja? Jā. Un man tā liekas. Tāpēc es esmu šajā burbuli. Es esmu šī personīgi, jā. Es, piemēram, esmu šī baltā aitiņa, nevis melna aitiņa, bet balta aitiņa, kura Instagrams, tikai Instagramā var visu darīt, jā. Un tu kā šīs te cilvēks, kas ir melnā aus, jeb black sheep, jeb, nezinu, baltā vārna, sauc to, kā grib sevi, jā, bet tu esi arī tāda šajos savos kanālos, tu skaties uz to visu Instagram influenceru bāru un tāda, tā kā nopietni. Kas jums ir, cilvēki? Kas jums ir? Ir arī YouTube vispār. Jā. Mēs tagad Instagram redzam YouTube šos te vērtību un ļoti daudz iet uz turieni, jā. Lēniņām tur tā kā. Ja? Nu, pārņem arī tendenci, kas notiek arī pasaulē. Ja? Bieži vien Latvija pārņem tendenci, kas notiek krievvalodīgajos tirgos. Ļoti bieži. Ja? Un tā kā krievvalodīgais tirgus jau 4 gadus visi influenceri skrien iekšā YouTube'os, ja? Tad mēs arī lēniņām pārņemam kaut kādā ziņā tās tendences. Bet tu esi cilvēks, kurš pilnīgi unikāli redz savu vienkārši ceļu, savu biznesa ceļu, savu personīgo ceļu. Tev tas viss brīžiem māt stāvus gaisā. Ja, skatoties uz to visu, cik visi dara copy-paste. Tu man pateiksi, tu dari, protams, ka es savā Instagramā darbojos unikāli, ja? Bet man nav individuālās kontūras kanāli, ja? Un es būšu vienmēr šī te baltā aitiņa, ja, kopējā visā bariņa. Un man par to nav nekāda problēma būt tādai, ja. Jo man ir citas enerģijas, mani mīto, ja. Un es arī neapvainošos, ja. Es vienmēr ar izbrīnu skatos uz tādiem cilvēkiem kā tu. Ak, Dievs, tu vēl par šito atcerējies, ka ir Google search, tā tas tagad domā, ak, Dievs, kas notiek? Ko mēs te ar Karīnu esam paladušas garām? Ja? Sapcīt, mēs taisīsim tikai tagad mūsu īsto mājaslapu iespējams. Mums pat nav mājaslapu. Es taču meklēju tevi. Es meklēju tavas mājaslapas, un es nevarēju atrast. Un tā kā es biju pilnīgi pārliecināts, es ierakstīšu Googlē cilvēka dizains, un tu būsi pirmā. Meklēju, nav. Drīz būšu pirmā. Es drīz būšu pirmā, tad, kad man būs mājaslapa. Bet, jā, mums vēl joprojām viņas nav. Nu, lūk, jā, un ir tā, ka tātad tu ar savu to vispār pilnīgi tādu blekšīgu būtību, tu redzi un gribi darīt savādāk. Pilnīgi savādāk. Un tāpēc, tā, ka tu saki, tu esi bijusi pie ļoti daudziem ekspertiem Instagram jomā. Un viennozīmīgi mums ir ļoti spēcīgi Instagram speciālisti Latvijā, ja, kuru padomus noteikti var klausīties, ja, bet tiešām, vai tas tieši tev der, jā. Jo pirmkārtām tev ir, business to business ir sfēra, ja, tev vispār nav tur, man ir svarīgi kā ekspertam, man īstenībā vienalga, kas ir Retrītam LV īpašnieks. Man ir svarīgi, lai Retrīts LV man atnes naudu, lai man atnes klientu. Tur būs Signe, vai tur būs Jānis, tur būs manifestējošais ģenerators vai manifestors, tam man vienalga. Ja? Protams, tu kā īpašniece šai platformai sniegsi savu enerģiju. Viņa šajā gadījumā būs inovatīva. Ja? Viņa būs ar tādu mazliet, nevis šoka, bet pieskārienu, bet ar tādu, wow, kā to vispār varēja realizēt? Kā to vispār? Es šodien iegāju, domāju,
Kā? Man ir joga Jaunmārupē, man nemaz tik tālu nav jābrauc. Vispār pilnīgs saraksts ar jogu, tepat man blakus, tur 10 minūšu braucienā ar mašīnu. Un man nemaz nav jābrauc uz centru, un es tā, kā? Kur es vispār biju agrāk, kāpēc es to neredzēju? Jā, bet zini, kas ir interesanti, ka redzi, tieši tā, tu neredzēji, un tā kā mūsu auditorija lielākā daļa tomēr ir sievietes, un sievietēm īstenībā ļoti patīk Instagrams, un tā kā no vienas puses tas viss dzīvo platformā, bet no otras puses man kaut kā jāizdas arī tā ziņa Instagramā, ka, hei, reku, tu vari apskatīties, sameklēt, piemēram, jogu sev tuvāk mājai. Bet tas ir tas, bet tu, man liekas, pieskāries viena lieta, ko es arī vēl dīloju, kas varbūt arī tev palīdzētu, ir, ka cik man būtu redzamai tajā, nu, teiksim, retrīta mārketingā, vai tā kā tas ir ok, ka es tev neesmu. Okay, jā, tagad es pabeigšu šo te jautājumu, jā. Jo, protams, jā, tagad, kad mēs, tas ir atkal vairāk tur par citu lietu tavā bodygrafa, bet pabeigšu par tiem vēlreiz par to, ka tu dažreiz tev izslēdz, jā, ka tev pēkšņi nav enerģijas darboties. Un šo te kanālu tāda īpašība ir tā, ka cilvēkam dzīve nav kā arī normālam cilvēkam. Enerģija neplūst kā normālam cilvēkam, ja? Kā mēs esam, kā visiem pārējiem, ja? Bet kā arī tādam black sheep cilvēkam. Un, respektīvi, ja mums ir normāla lielākā daļa, ko mēs darām, mēs 8 stundas paguļam, reģenerējamies, un tad tur dienu strādājam. Reģenerējamies un dienu strādājam. Ja, normāls režīms, pārsvarā normāli cilvēki tā dara, Signa, vai ne? Ja, tā kā tāds režīms mums visiem black sheepiņiem, baltām, nevis black sheepiem, bet baltām aitiņām. Bet tu jau neesi baltā aitiņa. Līdz ar to arī dienas režīmu tev iedevis. tev iedevuši citādāku, ja? Es tagad ļoti metaforiski runāju, ja? Bet, lai tu saproti, ja, tu vari nedēļu gulēt no rīta līdz vakaram. Un pēc tam nedēļu bez gulēšanas strādāt. Ja? Tā par tevi? Tas ir par mani, un tā arī bija kaut kāda lieta, kur tu, pēc mūsu konsultācijas man tā kā bišķiņa atlaida, jo, piemēram, ir kaut kāda darbdiena, un es sevi piespiežu, teiksim, aiziet uz ofisu, un es neko nevaru izdarīt. Man tā kā vienkārši ir tukšums galvā, un tajā dienā man īstenībā vajadzēja pagulēt, nevis tā kā itaču otrdiena, piemēram, jāiet uz darbu, un toreiz īstenībā tajā konsultācijā tu man iedevi atļauju, atļauju tā justies, un tas ir ok. Un tev nevajag aizmirst par to, ja? Jo, redzi, tavējs jautājums, ko tu man uzdevi, paskaties, cik viņš skan. Procesā dažreiz uznāk šaubas, slipsvitra nogurums. Vai es to varu, kur es esmu iepinusies, kāpēc nevaru darīt kā citi, ja? Un tad, kad atnāk vilnis, notiek kaut kāds magics, un tas mani atkal sauc un aizrauj tālāk nākamajā līmenī, ja? Respektīvi, skaties, kāpēc ir šitais te sagurums? Tāpēc, ka ķermenis tevi izslēdz, un tev ir vienkārši viņam ir jārestart, jo tu esi par inovācijām. Inovācijas, jā. Un inovācijas, viņas nevar vienkārši tā atnākt step by step. Jā, jo inovācijām ir drausmīgi, inovācijām vajag ļoti lielu, spēcīgu enerģiju, pilnīgi tā kā, lai uzspridzinātu, jā, veco un iebūvētu jaunu. Un līdz ar to nevar tā, es step by step tur kaut ko tur pa vienam kociņam cirst, jā? Vajag tādu kaut kādu vētru, sprādzienu. Līdz ar to ķermenis dara ko? Viņš speciāli aizmieg, un iekšā viņš krāj enerģiju. Krāj. Un viņš uz āru nedod nekapēciņu, jā? Tu nevari pat, es nezinu, varbūt iziet pastaigāties 2 kilometrus ar kājām, jā? Tu vienkārši esi. Un bet ķermenī viss notiek. Notiek, viss krāšanas process notiek, enerģija uzkrājās, tur briest, jā, tā kā sēkliņu tu iesēji zemē, un tu jau neredzi uzreiz zaļas lapiņas, vai ne? Tu redzi, kā tur,
tu tā paskatītos, tu redzētu, ka tur sāknes sākuma parasti viņa pieņemās spēka, ja, un tieši tāpat tu neredzi. Un prātam, kas liekas ārprāts, tu esi nekam nederīga, atkal tu esi sāgurusi, ej taču strādāt, normāli cilvēki strādā, bet tev ir vienkārši jāļaujās šīm te skumiem, šai te melanholijai, kurā iekšā rodās arī viss kaut kāda šaubas. Zini kā, šajās reizēs, tā kā, kad mēs runājam, tas principā, un kad es skatos tā kā uz atpakaļ, tā vienmēr ir. Nu, tā kā tas sprādziens vai tā inovācija, viņa nerodās tādā mirklī, viņa ir tā kā uzaugusi, un to pat tā kā var just un redzēt. Bet atkal katrā mirklī, vai tie melanholijas mirkļi man cerēs varbūt, nezinu, kā tu teici, nedēļu, un tad ir tā Signe, nu kā var nedēļu, nezinu, neko nedarīt un vispār, nezinu, justies šie jautājumi, ko es vispār daru dzīvē. Tas ir man tāds regulārs jautājums, vai vispār virziens ir pareizs. Un tad ir sākās tāda sevis šaustīšana. Virziens vienmēr būs pareizi. Ja tu ļausies, tu esi cilvēks virziens, jā, vienkārši var pateikt vienādības zīme. Cilvēks, inovatīvs virziens, tu esi, tu tavā bodygrafā tā ir, jā. Virziens, ja tu ļausies savam ķermenim, tavs virziens vienmēr būs pareizi. Tā kā tu tik smuki aprakstīji vilkmi savu, es vienkārši kā varbūt cilvēki tagad gaida, ka es tev reāli likšu kaut kādas padomas, kā tev vajag reklamēt sevi, ja? Bet vienkārši es gribu pateikt ar to, ka cilvēka dizains ir par to, kad mēs saprotam, kas notiek ar mums. Mums visa komunikācija, mums visas darbības, visi biznesi jākustās korekti. Ja? Un tāpēc mēs varbūt runājam tagad ar Signe par viņas to black sheepu, par tiem izslēgšanas mirkļiem, ja? Tāpēc, ka tu vienkārši šito saliksi kopā bildi, un tu pēkšņi sapratīsi, jā, bet es tieši šitā gribu darīt, ja? Un tas virziens, ja, piemēram, tu uzdevi jautājumu, kā tad man tagad piesaistīt Instagrama sievietes manai Google platformai? Un no vienas puses, jā, es jau neesmu black sheep, ko es tev varu ieteikt, mīļā, ko? Jā, ko es tev varu atkal ieteikt tieši to pašu, kā baltā vārna, jā? Un tu meklē virzienu sanāk, kā Instagram sievietēm parādīt Google platformu. Un sagaidot savu to pulsu, izējot no savas melanholijas, bet nevis ar prātu, bet ķermenis pats iznāks, tev virziens parādīsies. Kaut vai, to ar manīm šobrīd runā. Mana auditorija zinās tagad par tavu platformu, ja? Bet tu jau gāji, ne jau tāpēc, lai pie manis, tāpēc, ka tu gribēji, lai mani cilvēki uzzina par tavu platformu. Vai ne? Tad jau mums būtu sadarbība ar tevi. Bet mums ar tevi sadarbības nav. Tu nāc pie manis vispār ar citu jautājumu pilnīgi. Jā, bet tas, zin kā, vairāk ir par to, ka cilvēku dizains laikam tādā ziņā bija vienīgā vieta, kura man pateica, tas, ka tu visu laiku domā un jūties savādāk, ir ok. Un tad, kad mēs tā kā sarakstījāmies, es riktīgi biju, man liekas, ļoti tādā zemā arī vietā, un man vajadzēja, laikam, arī to reinforcement, vai to, ka tā kā ir ok, ir ok, ka es visu laiku jūtos savādāk. Jā. Lūk, un sanāk, es vienkārši nolasīšu, kā tu uzrakstīji par savu vilkmi, jā. Kad es jūtu savu vilkmi, tāpat nav tikai sakrālajā centrā. Es jūtu, ka pilnīgi visu ķermeni velk, nes uz priekšu, tikai rokas un kājas vēl kaut kur aizmugurē karājās. Tu domājies, kāda tā ir enerģija. Tāpēc, ka tad, kad ķermenis tavēs sakrāj šo te blāķi ar enerģiju, jā, blāķi, viņš vienkārši pēkšņi tā kā krānu ieslēdz, tā kā, nezinu, pāraud dāmbi, ja, un tas vienkārši tā, un viņš vienkārši visus tos kociņus, ko tu it kā ar galvu plānoji pa vienam izraut, lai būtu jauns ceļš, ja, tā enerģija vienkārši visu nones pilnīgi notīra, ja, un parādās pilnīgi jauns ceļš, bet viņš nav iespējams bez šīs te pauzes. Viņš nav iespējams bez pauzes. Un tāpēc sākam ar to, ka tas ir, mēs visas tās pauzes pieņemam,
Un, saprot, un kas vēl, jā, es saprotu ar šito te tavu aktivāciju 2.14, no, bet tev ir visi individuāli kanāli, bet tas par virzienu tieši 2.14. Un vēl man ir daži cilvēki ar šo te kanālu, un es redzu, kā viņi darbojās inovāciju pasaulē. Es kādreiz varbūt arī gribētu vienu meiteni, sievieti par to painformēt, jo viņi arī totālā inovāciju pasaulē darbojas, un gana tā, nu, veiksmīgi Latvijā. Un kas vēl šajā tālāk skaties? Un kas vēl šajās aktivācijās ir, ja? Ka it kā tev ir nedefinēts egocentrs, nauda, ja? Un tev nevajadzētu domāt par naudu. Nu, nevajadzētu, ja? Tu dari tikai to, kas tev reāli kaifo. Skaties, tu nāc pie manis. Vienkārši tas ir vienkārši elementārs piemērs, ja, par naudu. Tu nāc pie manis, tāpēc, ka es gribu ar Dāru pārnāties, es gribu vismaz par to mārketingu, man ir tā satikties, gribu laivu, un tu mani uzrunāji, un pie tam tu mani starp citu uzrunāji vēl tu man pusgadu atpakaļ, mēs tavu vēstuli nejauši izlasījām tikai šo. Ja? Tas vispār bija. Un tu tādu man uzrunāji, mēs to vēstuli nemaz neizlasījām. Un tad, kas notika, mēs ar Karinu, kad arī sākam domāt, kā tad es gribu šobrīd darboties Instagramā, jo, nu, man arī ir kaut kādas lietas, kas man vienkārši jau izbesījušas, kas man, nu, negribās darīt, vienkārši man viņas nav interesanti, ja. Kaut kāds tagad jauns vilnis aizgāja ar storijiem, bet vispār, jā. Un tad mēs bijām uz vienu transformācijas spēli pie Guntas Kalbergas, un kas man tur iznāca, tas, ka es gribu vadīt laivus ar cilvēkiem, kuriem ir jautājumi man, bet nevis jautājumi, pasaki man par kanālu 2.14, bet apmēram procesā dažreiz uznāk šaubas, nogurums, vai saproti, tā kā reālā tāda sāpīti, jā. Un es esmu gatava uz to sāpīti, ņemot vērā tā cilvēka bodygrafu, atbildēt. Man patīk atbildēt uz jautājumu. Es dievinu vadīt zūmus, jā, man patīk privātās konsultācijas. Jo zūmos vienmēr man kauts ar jautājumiem, un, nu, tas ir, man tas process vienkārši kaifo. Nu, un tāpēc es izlasīju to vasu, domāju, ok, Dievs, beidzot man ir atnākusi tāda vēstule ar jautājumiem tieši tādiem, kādiem es gribu, nevis vienkārši konkrēti pastāstīt par profilu, jā. Un tāpēc mēs tevi uzrunājam, saproti. Un tas viss, tas magics tajā, ka it kā mēs runājam ar tevi, paskaties Instagramā, jā, ok, labi, man varbūt nav super liela auditorija, labi, nu ir man pietiekoši liela auditorija, jā, un pietiekoši tā, kura interesējās par izaugsmu, tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Un iespējams, jā, te ir tā, ka tev vienkārši bija kaifiņš parunāties ar mani, un tu pat nedomāji, ka Dārija mani reklamēs, ka no Dārijas var atnākt kaut kādu uz platformu, jā. Tas viss magics notiek tā, ka varbūt kāds arī aizies uz tavu platformu un paskatīsies. Bet pašais tas pirmais steps bija, es gribu ar Dāriju, es gribu Dārijas Instagram. Jā, tas man īstenībā toreiz, ka bija tas, tā kā bija tā konsultācija uz manu dzimšanas dienu, man viņa bija jūlijā, tad kaut kāds laiks gāja, un man radās tie jautājumi, bet tas arī lielais konteksts bija tā kā tie vieni risinājumi, vai nezinu, mums saka, tur nopēc šo, un tad tu būsi, tu nezinu, nopelnīsi tik, vai būsi laimīgs, ka tas īsti nestrādā. Un savā dzīvē es to tā kā esmu sapratusi, ka tas nestrādā, un tad man bija tāds, bet tu man par to stāstīji jau, principā, konsultācijā, un ka gribās parunāt par to, bet tagad pagāja tas, nezinu, kāds laiciņš jūs man uzrakstījāt, tad reāli es biju pati, tad man tā sajūta bija vispārīgāka, bet es reāli pati biju tādā situācijā, ka es mēģinu visu laiku darīt to, ko man saka darīt, un citiem sanāk, un man nesanāk. Vai ne? Bet tas tā ir. Es paņemšu sev glāzi, ar ūdeni padešos. Jā. Man ir 4-6, ja, Kristīna jautā, es neesmu cilvēku dizaina eksperts, jā, bet Kristīna jautā. 4-6 tev ir profils, tā. Tu neesi emocionāla, un tev ir, šitais te nav definēts arī egocentrs, un galva baltā krāsā, un āģina, un arī sakne man tašķi. Pagaid, un arī sakne, jā, arī sakne. Nē, sakne tev ir ar ciņas kanālu, sakne nav balta. Galva āģina, balta, ego un emo. Jā, nu lūk, un tātad, jā, par tava enerģija skaidrs, kā darbojas, par to tavu, ja tu domā par naudu, kā
kā tieši tur piesaistīt platformai naudu, tad mēs atkal, jā, vienmēr ir tas ir tik stulbi, ka mums ir nopietnais biznes, jā, nu, piemēram, un tev katru reizi jādomā, nē, tev ir tā kā skripts, kā tu vari nopelnīt naudu, idejas, bet pa lielam tavs ķermenis nav par kaut kādu skriptu, kas tev ir iedevuši, kas tev ir ieteikuši. Tavs ķermenis ir pilnīgi iet vienkārši kaut kādā crazy visā. Es gribu parunāties ar šo, es gribu izdarīt šo. Ja? Un tas liekas citiem taviem pat darbiniekiem var šķist, ko tā Signe izdomā. Nu, bet mēs taču tā nekad neattīstīsim to biznesu. Ja? Bet tieši tā jūs arī attīstīsiet to biznesu. Ja? Nu jā, labi, bet par mārketingu, jā. Es nezinu, jā, nu, man nebūs tev konkrēti padomi, kas tev jādara, jā. Tie padomiem, tur ir tā lieta, ka tā ideja, jā, ko darīt, jā, viņa atnāk tikai tev pašai, un viņa būs tiešām šī te, piemēram, tu raksti, man patīk vadīt dziļas sarunas, jā. Un tas varbūt var šķist, ka tas, nu, tā nedarbojās, jā, tās dziļas sarunas, jā, kā tad es to varu piesaistīt, bet tas arī varētu būt veids, kā tu piesaisti savai platformai auditoriju. Jā, mums īstenībā pagājušajā gadā bija šī nostopē, man kaut kāds 50 laivi bija novadīti, un kaut kādā mirklī bišķiņ tā kā es sapratu, ka, nu, tā kā es pazudu, tā kā mana vilkme tur pazuda. Un tad es tā kā paņēmu pauzi, un šogad atkal ir tā sajūta, atkal gribās, bet šoreiz tā kā vairāk gribās tā, ja tiešām mani personīgi interesē šī tēma vai šis runātājs, tad tas laivs man ir tāds fulfilling. Ja es viņu uztaisu, tāpēc kāds saka, piemēram, ja es uztaisītu ar tevi, tāpēc, ka Darījai ir, nezinu, cik tev sekotāji, tad man tāds... Pēc tam ir tāds, un enerģijas nav pēc tiem laiviem, bet tādā mirklī, kad, ja man pašai ir interese, tad ir tāds, tā kā es gribu dziļāk un dziļāk, bet... Precīzi, jo, redzi, kā, piemēram, mēs nevaram, man arī ir balts ego, mēs nevaram darīt kaut kādas lietas, kad mēs domājam par to, kā lai mēs šo platformu attīstam. Piemēram, mēs vēl turpināsim YouTube projekts, ja, ko mēs uzsākām. Un mēs tagad esam nostopējušas viņas. Mēs neesam filmējušas ar Karīnu nevis laivus, bet epizodus kaut kādus, nezinu, mēnesi vai 2, man pat tā šķiet. Ja, es pat esmu atteikusi meitenēm, ar kurām bija sarunājis epizodes, jo es sapratu, ka es eju kaut kur ne tur, jā, ka jā, man patīk ļoti runātāji, un kurus es intervēju, man patīk tie cilvēki, bet es kaut kādā mirklī sapratu, bet vai, tu tiešām darbojoties YouTube'ā, nedomā par to, kā tev būs vairāk skatījumi tajā YouTube'ā. Un tad es sapratu kaut kādā mirklī, ka es tomēr neesmu, tā kā ļoti godīga ar sevīm, jā, ka tomēr es visu laiku tā kā, kā tad te ir skatījumi, vai te būs, jā, un tad tu sāc domāt, ko tad īsti aicināt, tev gribās parunāties ar saviem studentiem, kuri ir dziļi cilvēki dizainā, jā, bet galva saka, bet varbūt tu nevari, tāpēc, ka neviens jau studentu neskatīsies, jā, vajag kaut kādas slavenības aicināt. Un tad es sapratu, ka es esmu iegājis tādā kaut kādā mazliet sevis mānīšanā, un līdz ar to es apstājos. Un es apstājos, mēs apstādinājām to projektu ar Karinu, līdz mēs sapratīsim, tā, lai tas tiešām tās intervijas ir tā, ka, un man jau jūtu, ka man ar šo laiku, jā, es jūtu, ka man veidojās iekšē personības, jā, kuras es vienkārši gribu tā sēdēt un tā, jā, nopietni, ko tu stāsti, jā, jā. Un tagad atkal man ir ieslēgušas mazliet pat bailes, jā, tāpēc, ka, tāds iekšē, tāds triceklīts iekšā, kā es tur ar viņu intervēšu, kā es to darīšu, jā, kā tas sanāk, jā. Tā kā, respektīvi, es jūtu, ka varbūt drīzumā mēs to atsāksim, bet tas vispār varbūt būs jau ar tādu pavisam tādu kaut kādu iekšēju, kaut kādu varbūt godīgu enerģiju, jā. Un tas, kas bija YouTube'ā, tas bija fantastisks intervijas, tur mēs virtuvē taisījām vienu lietu, tur citu, jā, tur studijā filmējam, tas vienkārši bija tik foršs tās visas intervijas.
Bet iekšēji sapratu, ka es uztraucos par skatījumiem. Es negribu uztraukties par skatījumiem. Jā, un kaut kā mums arī tā kā, kaut kā līdzīgi, un zin kā, un tā kā 50 jau ir diezgan daudz, un tā kā pat paskatoties atpakaļ tos laivus, tur, kur es biju iekšā, un tā kā tur, kur, tā kā tu teici, man patīk runātājs, tēma ir aktuāla, viss ir kā ir, bet tā kā tur, kur es esmu iekšā, viss tā kā bišķiņa spīdu, un tur, kur es neesmu iekšā, es tā kā mēs runājamies. Nu, redzi, un ja mēs, piemēram, tu saprati, ja, ka visi tādi marketinga risinājumiem, ja, viņiem ir jābūt totāli pie šīs te vilkmes, ja, un tev pat neviens nevarēs to ieteikt īsti, ja. Tu pati saki, es tur biju, viss, protams, visiem strādā, bet man ne. Tas ir tikai tev, ja, un galvenais, ka, lai tu ķermeni, ja, kā tu raksti, velk, nes uz priekšu rokas, kājas karājās aizmugurē. Tikai ar tādu sajūtu tev visas lietas, kas saistīts ar mārketingu, var būt, jā. Bet tev ir jāatbrīvo galvu no tā, ka man vajag, un tāpēc, ka, protams, ka ir bailīgi ļauties nezināmajam, vai ne? Nu, ko, nu es tagad nedēļu sēdēšu melanholijā, ja man neatnāks ideja, man taču algu jāmaksā, man taču tur tas jādara, ja? Ne, nu vismaz kaut kādus soļus vajag piespiest sevi izdarīt. Drausmīgi, vai ne? Bet tā ir, un tās domas nāk visu laiku, un zin kā, tā varbūt, kad esi pilnīgi viens, bišķiņ savādāk, bet tieši tā, ja ir komanda un ir kaut kāda, tur nezinu, vienošanās, kad kāds kaut ko izdarīs, un tad ir tāds, nē, es tik nejāsaņemās. Jā, es tev pilnīgi saprotu, jā, jo mēs arī ar Karīnu darbojamies ne divatā, jā, mums arī ir komanda, ir, nu, tā kā, cilvēki uz algu, ir cilvēki freelanceri, jā, bet arī ir šitais prāts ieslēdzās, un tas es vienkārši redzu gadiem, ja mēs ieslēdzam prātu, tad beigās mēs sagurstam, mums no projekta, pati varbūt, ja ir pārdošanas, nav nekāda gandarījuma, jā, un bet tad atkal, kad tu mēģini atslābt, jā, un sev pateikt, nu, ok, labi, tā tad man būs jāatlaiž cilvēkus, ko tad es tagad visu dzīvi strādāšu uz citiem cilvēkiem, lai viņiem, tā kā nopelnītu algu ar savu biznesu, un tad, jā, un arī man nebūs varbūt naudas, nezinu, kādreiz nebija naudas, ļoti labi izdzīvoja, jā, visu laiku, jā, man nebūs varbūt šīs projekts, jā, varbūt viss nebūs vairs jā, un kaut kā, bet tas ir šausmīgi, no biznesa viedokļa, man pateiks, Darija, tu esi, kosmosā dzimusi, mums ir jāpērk pārtiku, jāpēd. Bet kā tu ļoti labi zini, vai tad tev kādreiz naudas ir pietrūcis dzīvē kā baltiem ego? Nē, zini, es klausījos tavu sarunu, to YouTube sarunu ar Guntu un Skalbergu, jo es Guntu arī 10 gadus, varbūt, zinu, man bija tieši interesanti, varbūt, kā no cilvēka dizaina tā viņas attīstībai bijusi. Un tad, kad tu stāstīji to savu pieredzi, man arī tā ir bijis, ka, nav naudas. Ko nozīmē nav naudas? Pārēst ir, bet tagad tu stāstīji, tur ceļojumā nebraucam, ejam pastaigāt, tur kaut kādā dabas pastaigā, tepat uz mežu vai kaut kas tāds. Un es nevarētu teikt, ka kopumā es biju mazāk laimīga. Vai ne? Galīgi nē, bet jā, kaut kā tas tieši tā laikam atbildība par to, kas ir izveidots par cilvēkiem, kas no tā ir atkarīgi, viņa tā kā cerēs viņa dzēr, cerēs viņa tā kā tajos sagurumu miekļos vai šaubu miekļos, viņa tā kā svārs višķiņ tev virsū uzlikts. Protams. Un tu ar Guntu, starp citu, klausies YouTube interviju mūsu? Es YouTube noklausījos, jā. Un, Gunta jau arī ir individuālās kontūras kanāli savādāki nekā tev, un paskaties viņas balto pikniku, ja mēs cik daudz par to runājam, cik tas ir arī tāds crazy, tāds arī inovatīvs projekts, ja, kurš īstenībā ir gana ilgi dzīvot spējīgs. Bet mēs vēl varam parunāties no tava bodygrafa, jā, piemēram, par tavu profilu, jo tu man arī par to prasīji, ka tu esi četrinieks, jā, un kā tad īsti darīt, jā. Tā, pagaidi, kur tu man esi? Es te vienkārši blakus skatos uz tavu bodygrafu, jā. 4 pēc cilvēka dizaina ir cilvēks draudziņš, vai ne? Cilvēks tīklinieks, jā, kuram ir draugi, kuram ir draugi, 1. līnija, 2., 3., 4. draugu līnija, jā. Un visas opportunity nāk caur draugiem.
Es Es tev vēl saprotu. vienu lietu gribētu, tad atgriezīšos pie šitā te. Par naudu. Es tev gribēju savienot ar tavu bodygrafu, ja? Ka tev ir tāda īpašība, ka, atceries, tev teicu par enerģijas uzkrāšanu, ka, ja tu dari tikai to, ko tu mīli, tikai to, ko tu mīli, tad tev arī uzkrāsies naudas resursi. Tu vari atsekot pa savu dzīvi tādu lietu, kā, jo vairāk tu dzīvoji pēc savas vilkmes, tad tev rokas tur stiepjās aizmugurē, jā, ka tev kaut kādā jocīgā veidā konta apjoms aug. Bet tad, kad tu esi iegājusi prātā, ka tu mēģini darīt kaut ko, kas vispār nav par tevi, tev neskapēc konta apjoms sarūk. Un it kā neko jau tu sliktu nedari, bet bāc tur mašīnai sots, tur bāc saslimu, tur ar gripu, nezinu, vajadzēja zāles nopirkt, pie doktora aiziet, tur, nezinu, roku salauz, nu vienalga kas, jā, bet kaut kādi pat stulbie izdevumi sanāk. Un tu esi frustrēta, tu mēģini sevi palutināt ar kaut kādu drēbīti, kur tu nafik pēc tam nenēsā. Un konta apjomi sarūk, gan biznesa konta, gan privāto kontu. Bet tiklīdz tu, es tev iesaku šo te sakarību atsekot. Tas ir tev raksturīgi. Okay. Vai esi vispār kādreiz to piefiksējusi? Es esmu to piefiksējusi, un es esmu piefiksējusi arī to, ka, tā kā tu teici, tā kā nopērk to drēbīti, kuru pēc tam nevelk, man kaut kādu laiku bija tāda stratēģija visu laiku. Nu, tā kā, ka kaut kas neiet, un jā, un tad it kā naudas arī nav, bet tad visu laiku gribās nopirkt tās drēbītes. Un kas ir fascinējoši, ka tad, kad ir ok, viss notiek, un nauda arī tās drēbītes negribās pirkt. Nu, tā kā, ja ir kaut ko tev ļoti gribās, tā kā, jā, man šito ļoti gribās, un es zinu, ka es viņu vilkšu, bet tā, skriet šopingā katru nedēļu riktīgi vairs nav vajadzīgs. Un tu vari pavērot arī to pašu saistībā ar biznesa kontu. Nu, biznesa kontu, es domāju, bankas kontu. Jā, tiklīdz tu sāc biznesā darīt lietas, kas tev nekaifo, tad neskapēc klienti kaut kā sarūk, nezinu, tur darbinieks, piemēram, saslimst un tev jaunu kaut kādu jāpaņem, bet tam pašam vēl joprojām jāmaksā, jā. Kas tur kaut kādā maketā nokļūdījās, kaut kādas kļūdas, jā, kaut kāda papildus darba stundas, jā. Tas viss, nu, šitā te velkās arī biznesā. Tā ir, jā, tā ir. Atceries tikai to, ko tu mīli, tad, kad tās rokas un kājas velkās vējam līdzi ķermenis. Nu jā, un tad runājot par to tavu četrnieku, tad ir tā, ka tas tīkls tev var sniegt opportunities. Jā, un es nezinu, kā tu mani esi iepazinusi, jā, kā tas bija, jā, caur meitenēm, kas ar manīm kādreiz komunicēja, jo es biju kādreiz tavā platformā, jā. Man tā liekas, ka es biju. Jā, man īstenībā par cilvēku dizainu man labākā draudzene mācījās pie tevis kaut kā ļoti sen, kaut kādu pirmo, nu es nezinu, kur līmeni, bet viņa pamācījās. Un tas aizjās pie viņas ciemos, ieteica, uztaisim tavu bodygrafu, es paskatīšos. Un tā, un tad es uzzināju par tevi, un tad, jā. Redzi, lūk, tev ir pirmais loks, piemēram, šī te, nu kā tu, jā, un tad pirmais tāds tīkliņš, jā, ir pirmā līnija, kā es saku, tā labākā draudzene, viņi iesaka mani, viss, es jau esmu tavā tīklā, jā, tā kā es vairs neesmu priekš tevis sveša, jā, un tā tev tas tīkls aug, jā, caur draugu draugiem un tā tālāk. Un kāpēc četrnieks saucās opportunists? Tāpēc, ka visas opportunities tev sniedz šīs te tīkls, un ne jau kaut kādi random augsti kontakti. Es nezinu, piemēram, tu vari paskatīties, un tu esi vadījusi tur 50 laivus, priekš sevis pāreflektēt uz atpakaļ. Tie, kas ir bijuši no tava tīkla, draugi ieteica, ja, kāda bija atsauci vai enerģija uz tiem laiviem, un, piemēram, pavērot, kāda bija atsauce, ka tu vienkārši tā, šīs laikam ir foršs cilvēks, ja, un vispār nekāda sakara tev ar viņu nav, ne ar kādu tīklu, ja, kā forša saruna, bet enerģētiski, ja, kā ir. Un tāpēc četrniekam ir ļoti svarīgi čubināt savu tīklu.
Nevis iet uz āru, ja? Es vienmēr, zinu kā, vienkārši vienu piemēru pateikšu tev. Una Bērziņa, apģērba dizainere, kur mans krekliņš Nūnas, ja? Es viņu ļoti bieži rādu savos storijos, un man nav ar viņu sadarbības, ja? Un mēs draudzējāmies jau vairākus gadus. Viņa ir četrnieks, un viņai ļoti liels draugu loks. Un visi tie draugi un paziņi visu laiku tago viņu. Pēc būtības pat nav tā, ka nevajag tagad tur taisīt kaut kādus rīlus. Nē, paņem, viņai tagad ir darbinieks, cik es saprotu, ja, arī caur pazīšanos, ja, kurš veido kaut kādu saturu priekš viņas. Bet pa lielam nevajag tā kāri vēlēties tagad sasniegt visus tur augstus kontaktus, lai mani redz. Padomā, kā tu kā četrnieks, oportunists, iespēju meklētājs vari izmantot savus draugus. Un arī mēs daudz esam runājuši, un es saku, bet mēs esam tavs tīkls, tavi draugi, jā. Un vienreiz man Una atsūta vienu krekliņu, jā. Un es Dievs, cik tas ir patīkami, ja? Un es vienkārši esmu gatava ļoti daudz ko izdarīt, ja? Tur vairākas reizes tur storijos ietekot, un tas nav tāpēc, ka man atsūtīja krekliņu. Jā, draudziņi, ja? Saproti? Un viņa arī to nedara speciāli tā. Darīja ar man tīklā, viņa 10,000 tur 9 auditorijas, to viņa. Nē, jūs arī tā nedarat. Es nemāku, tā kā. Es ļoti arī īstenībā, kopš tā kā es tev rakstīju 4 gadu tās pārmaiņas, ļoti cenšos izsakot, un man nevienmēr tas sanāk, bet es tā kā šāda tipa gājienus es cenšos netaisīt, jo kaut kā es iekšā jūtu tā kā slikti. Jā, tu skaties, speciāli nevajag, protams, ka tu sāksi, es esmu četrnieks, visu tīklu izmantošu savu. Nē, tas tā nenotiek, jā. Notiek dabiski, jā. Piemēram, nezinu, tu gribi sataisīt, nezinu, tur pikniku, ja kaut kādām foršiem cilvēkiem no sava tīkla. Vienkārši tu tur uzaicini, piemēram, kā piemērs, tu uzaicini savu draudzeni, kuru mācies pie manis, tu uzaicini mani, tu uzaicini vēl kaut kādu foršu cilvēku, ja, un mēs tur vienkārši tev gribās paklausīties, parunāt, pačupoties, ja, ja, un šis te pasākumiņš no 4 cilvēkiem no 5 tavējais. Ja? Jā, tas ir rītīgi mans formāts, jā. Ja, viņš kaut kādā veidā aizies masās caur mums. Ja? Tikai galvenais tev nedrīkst to darīt ar prātu. Īstenībā tā ir kaut kādas lietas, kas man ir sastājušās, viņas nav sākušās ar domu, ka kaut kas tāds kaut kas liels jāizdara, vienkārši ir tā kā, gribās, un tad tu, nezinu, kaut kas notiek, kaut ko satiec, vai tā mirklī liekas nekas, bet pēc kaut kāda laika, nezinu, tas kaut kā apmet loku, un īstenībā tam bija vēl kaut kāda cita jēga, jā. Jā, četrniekam visas viņa dzīves iespējas atnes viņa tīkls. Draudzējies, čupojies, dažkārt varbūt neaizies uz darbu, bet pačupojies ar kādu draugu. Un tu nezini, kas būs tev prātam, var likties, nafig es satikšos ar viņu, jā, man taču ir uz darbu jāiet, taču, mēs ar draudzeni jau tur varam papļāpāt jau visu kaut ko, jā. Bet paskaties, tava draudzene atnesa tev mani, tu uztaisīji ar mani, saprot, tā viss notiek. Jā, un tas jau bijis, nezinu, gadus atpakaļ, tagad tikai atsakojot, tas, tā kā tā tāpēc, ir. Tā vietā, lai vienkārši piespies sevi iet uz darbu, un ja tev gribās ar kādu satikties vai sazvanīties savējo, un prātam tam var šis tam nav nekāda sakara ar biznesu, ja, tas tā kā, nav. Es iešu čupināties ar saviem draugiem, ja. Un tas liekas tik stulbi mums, ja, ka kā var tā vienkārši. Tas taču ir patīkami tev forši satikties ar savējiem. Kā? Jā, man īstenībā ļoti man kvalitatīvas tikšanās vai šāda interakšana man vienmēr riktīgi uzlādē. Tā kā atverās kaut kādas arī jaunas idejas vai vispār kaut kas, jā. Jā, viens ir tas, priekš tevis kaut kas atverās. Otrs, jā,
tas ir arī kaut kādā veidā caur tiem cilvēkiem atnāks informācija, atnāks kontakti. Jā, viņi tev viņus piespēlēs. Nu, kaut vai vienkārši šitais sīkais, jā, ceļš, jā, tava draudzene, jā, lūk, un aizgāja, jā, kaut kādā veidā tas viss pa ķēdīti. Un tev tas tīkls ir, es esmu tikai kaut kāds viena maza skrūvīte tajā tīklā. Jā, tā ir, ka es esmu arī kaut kāds lielāks pasākums pirms tam iepriekšējā biznesā, teiksim, taisījusi. Ja man ir vilkme un tā kā es pati degu, es vienmēr varu atrast tā kā palīdzību visās pusēs. Un tu citi saka, tur vajag tādu budžetu, lai tādu pasākumu uztaisītu. Es vienmēr varu sabīdīt, sarunāt, jo tā kā man tas tīkls ir. Bet tas ir tad, ja tā kā paklau būs kaut kas sektīgi forši, un man tur vajag to un to, vai tu varēsi? Jā, protams, varēšu. Un tā kā, tad ir, jā, tā ir. Un tā kā Kopīgi šo laivu noklausās arī tavi kolēģi, tavi darbinieki, jā. Tāpēc, ka, ja viņas atzird, varbūt kāda tu esi, jā, ka arī varbūt nebūs tāds, Signe, vajag to un to, ka, ok, paskatāmies, kas tai Signē traukums kāds uznāks, vai ne? Jā, labi, pasaki man, kādi tev, protams, tur vēl tev bija jautājumi, ja es viņus tur varu nolasīt, bet es skatos, ka mēs stundu runājam tā, lai mums pēc tam saglabājās, jā, laivs. Pasaki, varbūt kādi tev vēl ir jautājumi, ko tu gribētu apspriest? Tāds pavisam svarīgs, tā kā man kā manifestējošiem ģeneratoriem, es zinu, tā kā ir tā vilkme, tu teici par to dambi, un man nav bijis tāds sajūta par dambi, man sajūta, ka man atverās tā enerģija, es pilsētu varu noslaucīt ar savu enerģiju, man tāda sajūta. Ko es tev teicu? Slūžas atverāt, dambi slūst, viss. Jā, un es pat tā arī saku citreiz, ka tā kā ir, bet tajos garajos projektos, tā kā viņš tā kā sākās, bet tad kaut kādā mirklī nokrīt, un tad es saprotu, ka viens ir tā kā man varbūt vajag atpūsties, vai es šobrīd vienkārši daru kaut kādas lietas, ko es caur galvu esmu izdomājis, vai tas mans biznesa plāns ne tā sajūta. Bet kā atsekot, ka tas projekts varbūt vispār nav tev, vai vienkārši tu esi tajā point, ka tev ir jāiedod tā kā pauze? Nu, kā es teicu, es diezgan daudz regulāri iečakojos, ko es daru. Tev vienmēr ir jāskatās ieejas punkts pieredzē. Jā, kā tu iegāji pieredzē. Tāpēc, ka ja tu esi iegājis pieredzi ar tādu sajūtu, kā tu man aprakstīji savu vilkmi, jā, un tas tiešām ķermenis tevi tur grūda, tu runā tagad par to jaunu akturus projektu, jā? Par abiem diviem, tā kā retrīts vispār bija tāds mēģis, kā viss saslēdzās, un akturus man bija arī kaut kā līdzīgi, viņš atnāca pēc tam nākamais līmenis. Ieejas punktu jāskatās, jā, ja ieejas punkts projektā bija ar vilkmi, jā, tad viss sākās korekti ar vilkmi, jā, tad viss, tas значит, abi divi projekti ir uzsākti tavā dzīvē korekti. Līdz ar to ķermenis bija gatavs dot ilglaicīgā laikā enerģiju, lai šie projekti realizētos. Tas vismaz ir nomierinoši, teiksim tā, jā. Tagad, protams, mums dzīvē var būt kaut kāds ciklis, kur ir projekts, tad beidzās viens projekts, sākās otrs projekts, jā, un varbūt tev rodas domas, jā, ka varbūt tur, nezinu, retrītu LV, varbūt ir taisīt ciet, piemēram, jā, un tad visu spēku dot, piemēram, tam akturus. Tas arī ir es esmu mūsu dzīvē taču nav, jā, viņš varbūt tas projekts nav tur uz 40 gadiem, jā, tavējais, jā, varbūt viņš ir tieši uz 3 gadiem, tas tā arī var būt. No otras puses, ja tu runā, piemēram, par retrītu tur aizveršanu vai vēl kaut kas, nezinu, vai tev tiešām tāds domas rodās, tad ir jāsaprot, vai tas ir, nav galvā, jā, jo gribās to ārkārtīgo izaugsmi. Yes. Bet varbūt, zin kā, ir nenormāli forši, ka ir arī stabilitāte. Ka tu esi uztaisījis projektu, kurš ir stabils. Kuram nav visu laiku kritums, kurš nenes mīnusus, tev ir komanda, kas spēj to projektu uzturēt. Tas ir opportunity, kas nāk no tavējiem cilvēkiem, viņi var darboties šajā projektā, nezinu, varbūt tu gribi mazāk tajā projektā piedalīties, tad ir, jāiedod tur, vienkārši jāiedod lielākas,
nodeliģēt citiem, lai to dara. Ja? Tas arī iespējams, ka tu it kā atej malā bišķi no tā projekta un tava opportunity strādā. Jebkurā gadījumā tev nes, piemēram, kaut kādus līdzekļus, kurus un enerģiju, kuru tu tālāk vari ieguldīt tajā worldwide projektā. Piemēram, ja? Mums nav visu laiku šitāde raķeti jānesās, bet beigās raķeti izlido tajā kosmosā un visu, un viņa tur riņķo sev, un mēs varam baudīt. Jā, tas laikam ir tāds prāta, tāds spiediens, ka tā kā, nu, tā kā, ja jau neaugi nekas, tā kā, varbūt es vispār man šo nevajag darīt, bet tas ir interesanti, jo kopš es rakstīju, tā kā, un līdz tagad tam mirklim es arī, es tā kā pasakoju, kas ir tie mirkļi, kad man liekas, vai man šito vajag darīt, tas ir tie mirkļi, kad neaug, nu, tā kā, kad neaug, un tad ir tā sajūta, nu, tā kā, man laikam nesanāk šis. Jā, es tev pilnīgi ļoti labi saprotu, jo mēs paši ar Karīnu esam šādu lietu piedzīvojuši, bet ir vienkārši kaut kādi enerģijas likumi, jā, kur ir šī te cikliskās darbības. Un mēs kaut kā esam pieņēmuši to, ka mēs vairs nenesamies tā kā raķetes uz augšu, jā, un ka mēs esam pieņēmuši, ka mums ir bijis kritumiņš, jā, jo arī mainās apstākļi, jā, tajos tirgus apstākļos bišku pašiem arī jāmainās, jā, nu, jo mēs esam vispār tirgu bijām vienīgās savu laiku, jā, nu, tā kā pilnīgi vispār par cilvēku dizainu tikai es runāju, jā, līdz ar to arī šobrīd parādās kāds, kas vēl runā, jā, jebkurā gadījumā tirgus mainās, jā, cilvēki šobrīd vairāk zina par cilvēka dizainu, un ir jābūt arī pašiem elastīgiem tajā visā procesā, protams, jā, tāpēc, ka tev arī noteikti tirgus ir mainījies, es nezinu, vai tev ir parādījušies kaut kādas līdzīgas platformas, labi, tas tā, jā, bet vispār tirgus ir mainījies, un mainījušies arī eksperti, saproti? Kopš tā laika, kad ir bijis, jā, piemēram, tas, kad tu uzsāki biznesu, mēs arī esam kā eksperti mainījušies. Un mēs arī esam savādāki. Mēs vairs neesam tie paši, kas mēs bijām 21. gadā. Un, jā, varbūt ir vērts arī par to padomāt, jā, kā mūs uzrunāt savādāk. Nē, man liekas, pēdējā laikā sākumā es tā kā iegāju diezgan arī naivi, bet arī tās izmaiņas, ko tu saki, viņas pēdējā laikā sajūta, ka notiek ļoti ātri. Nu, tā kā ļoti ātri. Viņš tā kā visu laiku griežās. Es, piemēram, esmu uzsākusi tur storijos arī par to, cik mēs profesionāli un neprofesionāli pasniedzam kaut kādu izaugsmes sfēru. Kādreiz neviena izaugsmes sfēra, izņemot terapiju un psiholoģiju, nav akreditācijas. Un nekad nebūs cilvēka dizains vai astroloģija vai numeroloģija valsts akreditēta programma. Tas ir skaidrs. Bet katrai no šīm nozerēm ir savas skolas, ir savi pirmavoti, ja? Ir savas izglītības struktūras, kur ir bāze, kur ir pamats, ja? Un bez kuriem šī te sistēma viņu nevar iebūvēt savā ķermenī iekšā. Un, piemēram, kā cilvēka dizainu, nu nevar iemācīties cilvēka dizainu 2 mēnešos un sākt pasniegt citiem cilvēkiem. Un kad es šo pacēlu savos storijos, saprot, tu nevar iedomāties, ka man sākuši rakstīt citu nozaru speciālisti. Viņi saka, Darja, Kundalini jogā notiek tieši tas pats. 3 dienas kursiks, un tu esi Kundalini meistars. Un pēc tam tu brauc uz retrītu, kur ir tādi meistari, ja, tev sačakarē vienkārši visu šeit, ja, un tu pēc tam vienkārši šķīries no sava labākā vīra. Viņi saka, lūs ģimenes tajos retrītos, ja, tur vienkārši notiek ārprāts. Tu nevari, man rakstīja no vediskās astroloģijas cilvēki, ka notiek līdzīgi, ja, no jogas man uzrakstīja, ja, par jogas pasniedzēm. Man uzrakstīja pat šūšanas speciālisti, kur pateica, Darja, man šūšanas nozare notiek tieši tas pats, ja? Un man viena kaut kādā arī meitene uzrakstīja, ka, nu, klausies, ir jābūt kaut kādai platformai, kur vienkārši apvienoti tiešām nozaru speciālisti. Nevis vienkārši 3 dienu nozaru speciālisti, bet tiešām tāds, nu,
pirmavotu, kas sniedz, jā, un izrādās, ka nav tikai mana nozare, jā, čakarējas, izrādās, ka čakarējas ir citas nozares, un es vienkārši biju tādā šokā, es esmu saņēmusi tādu atbalstu un atsaucību, es vispār, es neko tādu nebiju gaidījusi, jā, un, piemēram, lūk, arī, es arī negribu, piemēram, būt blakus platformā, jā, kā viens no speciālistiem, kuri nav speciālisti. Es negribu. Jā. Es negribu, lai mans vārds tur stāv. Un vispār man tas ir svarīgi, tā ir mana reputācija. Tāpēc, ka, ja cilvēks paskatās, Darja Krasteņa, tur, nezinu, Līga Bērziņa, jā, vai vēl kaut kas, tad vienalga, pie kā es iešu. Nav vienalga. Nav vienalga, jā. Ja? Un tāpēc arī, piemēram, tā arī ir mainījusies par šiem 4 gadiem Instagrama nozare, to, ko es tev varu pateikt, jā. Un var arī skatīties šīs te nozares izmaiņas, jā, un savu vietu šajā nozarē arī. Tas arī ir tie faktori, kas var dot papildus tā kā to, tā kā tu saki, jaunu līmeni, jā. Tas var būt, jā. Bet varbūt arī tas, ka varbūt ir jāatstāj savu savējiem, jā, un jādodās tālāk, jā, savos jaunajos tādos crazy, inovatīvajos ceļos. Jā, tas tāds paradoks, īstenībā, tu par to runā, mēs ar viņu retrītā saskārāmies diezgan ātri, bet tā kā tas ir arī pasaules līmenī, tas nav tikai Latvija. Tā kā tas fenomens ir visur, un tas, ko mēs jaunajā lapā gribam arī, tā kā, man liekas, šīs jomas caurspīdīgums ir viena no tādām lielākajām problēmām, kas ir, un jaunajā lapā mēs arī tā kā daudz detalizētāk domājam attīstīt to kvalifikācijas sadaļu, bet otra lieta ir tomēr, ka tā kā Instagramā, tu ieliec tās atsauksmes, kuras tev bija labas. Teiksim, ja mēs runājam, nezinu, par cilvēku, kas vai Kundalini, un tur, kur bija sliktas pieredzes, to neredz tādā ziņā, piemēram, ja tu skaties to pašu Airbnb, cilvēkam bija slikta pieredze pie šī hosta, viņš atstāja to, nezinu, man tur nebija internets, bija tikai augsts ūdens, un, nezinu, tur hosts bija nelaipns. un, ja tas ir kaut kas tāds, ko mēs arī jauno platformu vēlamies veidot, ka tiešām tas arī katrs lietotājs būs tā kā bišķiņ arī pat tā kā aicināts un uzaicināts vairākas reizes atstāt to atsauksmi un veidot šo transparenciju arī par šo praktizētāju. Un tas ir arī kaut kāds tāds paradoks, par ko es esmu domājis, ka īstenībā šobrīd ne tikai tas jebkurā jomā speciālisti, tev nav jābūt labam speciālistam, lai tu varētu uzaudzēt šo savu atpazīstamību. Tādā jomā tev vienkārši jāmāk labi pārdot Instagramā. Tev ir jābūt labam mārketinga speciālistam. Un neviens nezin, vai tu esi labs speciālists vai neesi labs speciālists, bet nezinu, tur tev ir 6000 sakotāji, un tev ļoti labi sanāk taisīt reels un stories, un visiem liekas super, bet tas nenozīmē, ka tu esi labs speciālists. Es tev pilnīgi piekrītu, jā, un tā ir mūsu, šī brīža mūsdienu problēma. Un, protams, ka mēs kā patērētāji, mēs varam iet pie jebkura speciālista, kurš mums atsaucās, jā, bet ir jautājums, vai mēs kā speciālisti esam godīgi ar savu auditoriju, jā. Es jums tirgoju šo kursu, bet pati es esmu mācījusies tikai 2 mēnešus, jā. Vai pati esmu eksperimentējusi ar šo sfēru tikai gadu, jā, bet es jums gatava mācīt šo sfēru. Tad tas cilvēks tiešām atsauksies vai neatsauksies, bet mums kā speciālistiem ir jābūt godīgiem ar to. Bet, vai mēs visi esam godīgi, vai mēs varam pakonfrontēt, tāpēc, ka katram no mums ir bailes, ka, ja es tā pateikšu, ja neatnāks, ja es tur pateikšu par šo, tad būs mazāka grupiņa, būs mazāk naudiņas, ja? Tas ir visu mūsu arī kā ekspertu bailes kaut kādā ziņā, ar kurām ir jāstrādā, jā, protams, bet, forši, ka tiek, tā ir tā lieta, ko es esmu piefiksējusi un kādu atsaucību bija ieguvusi arī no citiem nozaru speciālistiem. Šeit ir interesanti, kā Airbnb, ka tev raksta gan sliktu, gan labu, jā, jo mūsdienās mēs baidamies runāt mums visiem liek runāt tikai labas lietas. Un tiklīdz tu pasaki kaut ko sliktu, tad tu esi slikts Latvijas. To apgriezis pārnus. Bet ir bijis slikti. Kāpēc man to nav? Kāpēc es nedrīkstu to teikt? Tas ir kaut kas tāds, kas arī man, jo es redzu
parasti pilnu bildi, un tad ir tā kā, es nezinu, tur, piemēram, man patīk, kā tu runā, godīgi sakot, arī par attiecībām ar vīru, jo tā kā es ļoti mīlu savu vīru, mums, nezinu, man liekas, lielās divas līnijās ir kārtībā, bet tas nenozīmē, ka mums pilnīgi visos punktos ir ok, un cerēs arī pat draugu lokā, ka tu tā kā pasaki, nu mums tur ar to un to, vai mēs sastīdējamies par to un to, tā kā labels ir tā kā jums iet slikti. Bet tas, it's not true, tā kā, tā kā es iet labi, bet ir kaut kādas lietas, kur mums ir jāaug, jāmācās vai kaut kā, bet tas ir ka tā kā tu pasaki slikti īstenībā kaut ko, te uzreiz uzliek to labelu, tā kā, reku, šitai viss ir slikti. Jā, un dažreiz, man piemēram, Māras Lēs, viņi ir 2-4, arī četrnieks, jā. Viņa tagad arī sākusi pie manis mācīties, apkopot savas zināšanas, ko viņa ir internetā salasījusies par 2 gadiem. Neskatoties to, ka viņa pie manis ir konsultējusies, beidzot viņa ir atnākusi salikt visu pa čupiņām. Un cik interesanti, jā, viņa saka, Darja, tu zini, kas pie manis konsultējās, jā? Es saku, tāds un tāds cilvēks. Es viņam saku, ej pie Darjas, nevajag pie manis nākt. Es tur esmu kaut ko pati salasīsies internetā, visur tur tos pazlus mēģinu caur Darju Instagramu salikt kopā, jā. Ne, es neesmu nekāds profesionāls. Un tas cilvēks viņai saka, bet es gribu pie tevis. Iedomājies, tiklīdz mēs atveramies un esam godīgi, jā, īstenībā pie mums tāpat nāks. Tas īstenībā. Mums ir ļoti lielas bailes, ka nenāks. Tas iedod īstenībā apbruņo pārsvarā, un katru reizi, kad tev cilvēks tā kā, angliski to sauc, laikam, par vulnerability, kā viņš tā kā, un tā kā, es sirds līmenī man tā kā uzreiz sarezonē, jā, tas šitais, kā tas ir vulnerability latviski? Ievainojami, vai ne? Kad mēs atļaujamies būt tādi, jā, un pateikt. Es arī atceros savu tur, kad es sāku pasniegt kursus, jā, un es, piemēram, tur man viens tur diploms ir, Living Your Design pasniegt, bet nav nākošais, jā, un man grupa saka, mēs gribam pie tevi, es saku, nē, es jums nedrīkstu pasniegt, man nav diploma, jā, man būs viņš tikai tur pēc gadiņa, jā, nāksim pēc gadiņa. Es saku, nāciet, kur jums ir sāraksts ar skolotājiem, lūdzu, ejiet šeit, jā, tāpēc, ka es, protams, esmu mācījusies, es daudz eksperimentēju, es daudz klausos, bet es nevaru. Nē, mēs gribam pie tevis, jā, un tad tas ir tāds vienkārši connection, jā, ka tu visiem izstāsti, ka tu nevari, jā, un tāpat tā saka, nē, mēs tikai tevi gribam. Tas arī ļoti vienmēr skaisti ir. Nu tā, klausies, Signe, sākiet man, vai tev ir vēl jautājumi par, jā, redzi, mums tā saruna, es tā arī zināju, ka viņa neizvērtīsies konkrēti par mārketingu, ko precīzi darīt par biznesu, bet saki, lūdzu, kā tev tā bilde šobrīd ir vairāk skaidrs, kas notiek ar tevīm un kā kustēties tālāk pie šīm te mārketinga biznesa trepēm, vai varbūt ir vēl kāds jautājums? Man ir, man ir vairāk skaidrs, nav īstais vārds, man ir laba sajūta. Tā kā, varbūt tas nav tā kā skaidrs, ko tu teici, bet ir atkal tā sajūta, ka, ok, tā kā šis kaut kas nenotiek vai kaut ko negribās, vai tas ir ok. Un vēl viena lieta ir tas, ka mēs, šobrīd atkal esam tādā aktīvā uzlabojuma fāzē. Un ir kaut kādas lietas, ko mēs plānojam, kur man tā kā, tas būs forši, un ir kaut kādas lietas, kur man saka, tā kā šitā vajadzētu, kur tie darīja tā, un viņiem tā sanāca, un man ir tāds, ok, labi, es tā kā klausos, un es principā jau esmu pamājusi ar galvu, bet pēc šīs sarunas man tā kā, bet es īstenībā to, es zinu, ka es sevī to nejūtu, es tikai gribu, lai man sanāk, gribu klausīt tam padomam, un tā kā, un būs kaut kad bišķiņ jāatsako atpakaļ, jāpasaka varbūt kaut kādas lietas, kad tas nav priekš manis. Zini kā, ja tu prasi padomus, ja tev nevis dod tos padomus, bet ja tu prasi tos padomus atkal aiz vilkmes, piemēram, tu jau man uzrakstīji to vēstuli pēc vilkmes, ja? Es tev, kad pēc pusgada atbildēju, jo tev joprojām bija vilkme runāt, ja? Un līdz ar to tās, ko es tev devu, tos padomus, tu viņus varēsi pielietot reāli, ja? Un tāpēc arī vienmēr skaties, tad, kad tu prasi padomu,
Nevis tāpēc, ka, nu jā, es esmu iesprūdusi un nu, vajadzētu kādu gudru cilvēku paklausīties, tāpēc paprasīšu, tad atkal tie padomi būs diezgan bezjēdzīgi. Bet ja tev ir sajūta, ka ir jāparunājas ar šo cilvēku, viņš varbūt nav nemaz mārketinga speciālists, bet es gribu parunāties, un tād viņš tev tādu vienu lietu pateiks, no kura vienkārši tev aizdegsies pilnīgi savādākās gaismās, jā, tava darbība. Jā, man īstenībā ir, tā kā es diezgan daudz ar sevi esmu pastrādājis, es diezgan daudz labi arī sevi zinu, un dažreiz, kad es aiziesu kaut kādu konsultāciju, citreiz tā kā prasa, nu, kas ir tas, ko tu paņemsi līdzi, un dažreiz es zinu, ka cilvēki gaida, ka es pateikšu ļoti daudz ko, bet citreiz man es paņemšu to vienu lietu, bet tā viena lieta priekš manis ir tik liela, ka viņa tā kā samaina ļoti daudz, nu, tā kā ļoti daudz ko. Vai ne? Jā. Un tad ir forši jāiet atkal, es saku, pie tiem cilvēkiem, pret kuriem tev vienkārši rokas kājas trīc, un kā tu saki, viss tur ķermenis skrien uz priekšu un viss pārējais velkās. Un tas var būt pilnīgi kaut kāds vispār cilvēks, nezinu, mamma, kura it kā no biznesa neko nesaprot, bet viens vārds, kur šitā te. Jā, cerēs cilvēks tās vispār kaut ko par sevi, un es saku, jā, viens priekš manis ir tāpat, ko es vispār daru. Viņa runā par sevi vispār. vispār. Par to, kā viņa rozes stāda, un kā viņa ir tās nomirušas tur, un kuras ir izdzīvojušas, jā, un tu tāda... Un man viņš savalkās vispār kaut kādu, nezinu, piemēram, to pašu biznesu pilnīgi citā tēmā. Jā. Man tā ir bieži, jā, ka es dzirdu nevis to, ko tā kā man it kā saka, bet man saliekās cits konteksts vispār. Vai ne? Jā. Paldies. Jā, paldies. Es tev, ka vispār pusgadu gaidīju, un beigās tāpat atsauci. Es negaidīju, tā bija man dāvana. Tā kā, nu kā es, zinu, kā viss taču tik ātri aizmirst, tā kā man atnāca ziņa, wow, tā kā likās, šitā ir kosmosa dāvana. Tas arī viss tas salikās kopā arī ar to manu konceptu, ka man tieši tā gribētos komunicēt Instagramā vairāk caur laiviem. Vienalga ar kādu, īstenībā vienalga, ar ko man nevajag obligāti kādu lielu blogeri, kādu pazīstam. Tas varētu būt vienkārši sekoties, kurš ir gatavs uzdot jautājumu ar problēmu, kas viņam ir ģimenē vai darbā, ja. Vienkārši netieku galā tur ar tādu, nu, tur, nezinu, bērnu pusaudze. Vīru strīdamies par šo, kompānijā ir šīs, ja. Un tad ir, es varu ņemot vērā šo, un šitais ir tieši man tāds koncepts, tik ļoti patīk. Paldies tev, Signe. Es ļoti izbaudīju. Paldies tev, un kaut kā, zin kā, citreiz arī, laikam arī tās piešana viss notiek īstajā laikā. Tā, nu, man arī tā sajūta, bet tā, kad tā žurciņa galvā sāk skriet, tad ir tāds vajag, bet nē, vienkārši viss notiek. Nu, Božina, ko es tev novēlu, lai es pat tev nenovēlēšu tur, lai tev tur daudz naudas tajos projektos. Vienkārši es tev novēlu katru sekundi kaifot, katru sekundi, un neprokrastinēt, starp citu. To ar savu definēto sapni var dažas lietas prokrastinēt, jā, atlikt uz vēlāko laiku, jā, un es tev novēlu vienkārši ļoti labi dzirdēt savu ķermeni un iemīlēt visas savas melanholijas, savus izslēgšanas brīžus, tāpēc, ka tie ir tik ļoti vajadzīgi tev, tāpēc, ka tu tiešām vari šajā pasaulē darīt vienkārši crazy lietas, jā, ieviest tādas inovācijas, ko mēs neviens cits nevaram, bet tas notiksies tikai tad, ja tu ļausies šim te arī ļoti strangeīgam enerģijas plūdumam tavā ķermenī. Jā, man viņi ir regulāri. Paldies. Nu, paldies tev. Un, lai visiem foršas sestdienas, tu laikam neesi Latvijā, bet mums beidzot saulīte, tā kā riktīgi forši. Jā, es jau arī šeit Hamburgā baudīšu kaut kādu laiku, ne saules, man arī nav Hamburgā. Nu tā, bet jā, man jau te daži sekotāji uzrakstīja, ka viņas dzīvo Hamburgā, varbūt arī sanāks ar dažām satikties uz tām dienām. Labi, Signe, nu forši, nu tad, jā, nu kā uz sakariem, nepazūdam tā teikt. Kā man kā četrniekam, tu jau esi manā lokā. Vai ne? Ja es kaut ko sliktu neizdarīšu priekš tevis, ja mūsu intereses galīgi vērtībās nesakritīs, ja, tad es būšu tavā lokā. Tik līdz manas vērtības nesakritīs, tad es būšu izmest. Jā. Bet, nu, skatīsimies. Tas ir ok. Labi, visu bučas. Un visiem pārējiem arī foršas brīvdienas. Lai laba diena. Atā. Jā, čau. Atā.